18. gadsimtā būvētās Apgunstas muižas atzimšana sākās pagājušajā vasarā, kad tur sāk saimniekot biedrība Radošuma Meka. Darbs ir milzīgs, bet te ir milzīgs darbs pielikts, un paldies Dievam, ka viņām ir spēks, entuziasms, un viņas zina, ko viņas grib. Un katrs tek tā kā skudriņa, katra ir sava vietiņa, un man ļoti patīk. Gada laikā jau spērts plats solis mākslinieku rezidenču centra izveidē. Ar līderu finansiālo atbalstu restaurēts muižas pagraba ziemeļu spārns, kurā izveidots atvērts amatniecības darbnīcas keramikai, tekstīlam un kokamatniecībai. Restaurējot muižas ēkas pirmā stāva daļu, izveidot arī 2 apartamenti darbnīcu klientiem. Tas ir atvērtas amatniecības darbnīcas rezidenču centrs, un tas princips ir tāds, ka mākslinieki piesakās pie mums, vai ir brīvs tāda nedēļa vai nedēļas nogala, mēs skatāmies kalendārā, atbildam, jā, ir brīva mums viena vieta, vai jūs arī varat braukt ar ģimeni vai ar savu kolēģi, un šīs atvērtās amatniecības darbnīcas būs aprīkotas 3 virzienos – keramika, tekstils un kokamatniecība, tēlniecība, restaurācija. Un šis ir līderu projekts, kur daļu finansē mums Eiropa, daļu finansē arī pašvaldība, nu tad arī ir mūsu biedrības ieguldījums. Pasaulē tieši keramika ir tā, kura šajā jomā var darboties ne tikai mākslinieki, bet arī cilvēki, vienkārši cilvēki. Jo tas ir tik ārkārtīgi interesanti. Neko nemākot arī var radīt mākslu. Ja? Un tad es domāju, ka šeit arī noteikti brauks tādi cilvēki, kuri ir dažādas izglītības, dažāda tā domāšana. Viņiem vienkārši patīk tā vide. Kā papildinājums radošajām rezidencēm, top arī iespaidīgs ar malku kurināms noborigamas tipa keramikas ceplis, kura izcelsmes valsts ir Japāna. Mēs šādu līdzīgu tipu cepli mūsu radošā komanda pirms 10 gadiem uzbūvēja Salcgrīvā. Un tagad, kad mums ir sava radošuma rezidence, tad izlēmām šādu cepli arī darināt šeit. Tas būs lielākais Latvijā, 3-kambaru ceplis, kopā ar 4 kubi. Māksliniekiem būs diezgan jāpastrādā, lai to piepildītu, bet plāns ir tāds, ka šeit noris vasarā simpozija, darbi sakrājās, tad mēs vēl aicinām vietējos māksliniekus atvest. Darbiņu sakrājās, un tad 3 dienas notiek dedzināšana, 3 dienas dziest, un 7. dienā tā pasaule gatava un ver vaļā vesels pasākums. Pirmie mākslinieku rezidenci un arī jauno cepli, kurā traukiem jāatrodas gandrīz nedēļu, izmantos keramikas simpozija dalībnieki, kuri Apgunstē ieradīsies šonedēļ. Gadu laikā saimnieki ir ļoti daudz, viņi ir milzīgi daudz projektu uzrakstījuši un milzīgi darbu ieguldījuši. Pēc 10 gadiem jūs šo vietu redziet, vīziju redziet? Es it kā redzu, jā, man būtu ļoti žēl, ja šie tie darbi aizvirzītos tādā, kā lai to pasaka, es negribētu, ka šeit tiek atjaunots pilnīgi viss līdz, un es domāju, ka viņi arī to necenšas darīt līdz tādam eiro remontam vai kaut kā tā. Šeit ir tieši tas būtu jāsaglabā, kas šeit ir vismaz ļoti lielā mērā. Es šobrīd esmu šeit pirmo reizi, un pirmā sajūtas ir tāda, ka šai vietai ir nākotne.